Mūsu dziesmās brālīts karā jāja, kamēr māsiņa vai līgaviņa paliks ētiņā, lejot gaužu šasariņas un mājot ar lakatiņu. Mūsdienās situācija ir pilnīgi mainījusies, un ja vajadzēs, sievietes pašas jāskarā. Šodienas Zilonas studijā sievietes militārajā dienestā. Jau rītdien mājās un 11. novembra krastmalā mēs iedegsim svecītes par godu Lāčplēša dienai un mūsu valsts aizstāvjiem. Bet jau kādu laiku, runājot par aizstāvjiem, mēs vairs nerunājam tikai par vīriešiem, jo mums ir savas Lāčplēsas. Sievietes, kuras savu karjeru izlēmuši saistīt ar militāro dienestu, un pie mums studijā ir viena no viņām. Majore Linda Circene, NATO spēku integrācijas vienības vadības grupas vecākā virsniece. Labvakar, Linda! Labvakar. Kā arī militārais eksperts, ko pēdējā pusgadā nereti esam redzējuši TV ekrānos, komentējot notikumus Ukrainā, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku majors Jānis Slaidiņš. Sveicināts. Sveicināts, Jāni. Sāksim ar stereotipiem, jo tas, laikam, ir tas pirmais runājot par sievietēm un militāro dienestu. Vai tad sievietei vispār piedienas šaut un kādu nogalināt, Linda? Tev ir sanācis kādreiz kaut ko tādu dzirdēt? Nu, ir dzirdēts, jā. Un kā tu rēģēji uz to? Nu, būtībā es domāju, ka es tā ļoti filozofiski pie tā visa jautājuma laikam pieiet, kad neviens tā kā vismaz Latvijas armijā negatavojas nevienu nogalināt. Tas ir pirmkārt. Jā, tas ir vairāk, mēs pielietojam šaujamieroci, lai aizstāvētos, jā, teiksim tā. Un būtībā es domāju, ka tā pašaizsardzība vai aizsardzība, savas valsts aizsardzība, tas nav līdzvērtīgs nogalināšanai, un tad arī nav svarīgi, tu esi sieviete vai vīrietis, ja tu aizstāv sevi, savus bērnus, savu ģimeni, savu valsti, tad tu vari pielietot šaujamieroci, lai aizsargātu tas likumīgās tiesības. Kas bija, Linda, tavs motivators, tava motivācija pievienoties militārajam dienestam? Man liekas, ka man no bērnības militārisms, tāds aktīvs dzīvesveids ir aicinājums. Tu nāc no militāras ģimenes? Jā, mana mamma arī dienēja bruņotajos spēkos, bet es no bērnības esmu bijusi tāds tā kā mazs karavadonītis. Lai gan es sākumā arī nodarbojos ar sportu diezgan augstā profesionāla līmenī, bet es domāju, sporta akadēmija, policijas akadēmija, bet tas liktenis vienalga novirzīja mani uz aizsardzības akadēmiju, un tur es arī iesauku savas gaitas. Bet ko tu saki, kad cilvēks saka, sievietei jābūt maigai, sievietei nevajag ņemt ierocis rokās, sievietes taču? Nu, es zinu, ka bruņotajos spēkos instruktori vienmēr uzsver, ka ar ieroci vajag ļoti maigi izturēties. Kā reiz. Kā pret sievieti, kā pret bērnu. Tad tā ir tava atbilde. Bet, kad mēs runājam par sievietēm militārajā dienestā, tad man šeit diezgan svarīgi ir arī izcelt šo statistiku. Latvijas profesionālajā dienestā karavīru vidū ir 15,3% sievietes, un tas ir viens no augstākajiem rādītājiem NATO dalību valstu bruņotajos spēkos. Jāni, šis cipars, tavuprāt, vai viņš ir liels, un vai tu redzi, ka viņš palielinās? Jā, cipars ir pietiekami augsts, 15% no visu bruņoto spēku sastāvu, protams, un redzams, ka sievietēm arvien vairāk interesē šī militārā būšana, jā, un es domāju, ka viņu skaits pieaugs, jo arī zemesardzē ir ļoti daudz sieviešu, jā, kuras gatavs sev ieguldīt savu darbu, savu zināšanas, mēģina valsts aizsardzībā, jā. Bet es, protams, skatos divējādi uz šādu lietu, jā, teiksim. Redzam, kad sieviešu esamība armijā mainījās pēc otrā pasaules kara, jā. Līdz otram pasaules karam tomēr tā nebija praksa, ka sievietes atrastos, teiksim, kaujas līnijās, pildīt kaujas uzdevums, jā. Protams, laikam ejot uz priekšu, tas viss mainījās. Teiksim, ja es skatos uz šiem konfliktiem, kaut vai par to pašu Ukrainu, ja mēs redzam, arī tur sievietes atrodas pirmās līnijās, viņas gan ir snaipers. Es arī, ka pats biju brigādu štābos, plānošanā ir ļoti daudz sieviešu iesaistīts, mazāk varbūt tanīs pirmajās līnijās. Un te es skatos divējādi uz šo lietu, vai es kā rots vai batam komandieris, teiksim, man būtu žēl, jā. Tev būtu žēl ko? Likt sievietes pirmajās līnijās, teiksim. Lai gan zinot, ka viņas ir patriotis, viņas ir gatavs būtu darīt, ar ieroci cīnīties, bet man, teiksim, būtu nedaudz žēl. Linda smaida.
Nu, man pieņemsim arī vīriešus žēl likt pirmajās līnijās. Bet vīrieši vienmēr ir divi pirmajās līnijās. Līnieši ir vairāk, tomēr 15%, lai gan salīdzinājumā tas ir daudz ar NATO dalību valstīm, bet tomēr tie ir 15% un vīrieši ir krietni vairāk. Jā, man interesē tiešām, tas ir, man liekas, statistiski būtu interesanti papētīt tieši kurās vienībās un kādās pozīcijās, ja tas sadalījums tāds ir, jo tomēr tas administratīvais aparāts ir audzis, jā, un līdz ar to ir daudz tādu kvalifikāciju, kur vairāk sieviešu specifika vai, teiksim, tas... Es nezinu, tās zināšanas vai iemaņas nodarīt. Viņas tur daudz ko izdara noteikti daudz labāk nekā vīrieši. Zināt, ka sievietes pieiet pie daudz pie kā uzmanīgāk, akurātāk, prasīgāk. Jā. Es pieļauju, ka... Tie ir tavu novēru? Jā, man novēram, ka pie papīrdarbiem noteikti ir sievietes ir noteikti daudz efektīgāks nekā vīrieši. Linda, tu piekrīti tam? Nu, tas, laikam, ir kaut kāda pieredze ir bijusi, jā, dalās ar savu pieredzi, pieņemsim, es galīgi ar papīriem nemāku un nepatīk un negribu man labāk ar cilvēkiem un kaut ko darīt dinamisku un vairāk man tomēr patīk ar cilvēkiem nekā ar papīriem. Jā, skaidrs, ka tad, kad mēs runājam par militāro dienestu, mēs nerunājam tikai par ieročiem. Mēs runājam par to kā par karjeru. Karjeru, kurā ir ļoti skaidrs arī pozīcijas, kur var kāpt un ko var sasniegt. Jāni, sievietes ir augstos amatos armijā Latvijā? Jā, ja es nemaldos, es varbūt kļūdu līdzi, ka mums ir 3 sievietes pulkveža pakāpē. Tā, man saka, Austiņā 5. 5? Es atvainojos, augsto pulkveža leitnants dienestu pakāpē. Pulkveža leitnants, jā, bet pulkveža, teiksim. Ja es varbūt arī kļūdos, man liekas, ka ir viena tikai. Jā. Jāpārbauda. Redz, tad tas nav kaut kas tāds, par ko jūs runājat. Bet par šīm te atšķirībām runājot, par fiziskajām prasmēm, arī pastoties uz jums, Jānis ir krietni lielāks, un es ticu, ka Jānis var lielāku akmeni pacelt nekā Linda. Vai ir atšķirība arī prasībās sievietei un vīrietim fiziskajās? Bet viņi ātrāk skrien. Ja es nevaru nēst, viņi mobilāki ir. Bet ir vispār atšķirības. Dzimuma atšķirības, ka sievieti jums būs mazāk jāpumpējās, jo jūs esat sievietes. Fiziskā normatīvos sievietēm ir mazāka distance jāskrien. Jā, tad, ja vīriešiem ir 3 kilometri, sievietēm 1,5. Kāpēc tā? Es nezinu, kāpēc Latvijas armijā ir tā, jo, kad es biju mācībās Amerikā, mums visiem bija tās 2 jūdzes un visi skrēja vienādi, jā. Jā, tas ir jāprasa, kāpēc Latvijas es tiešām nemāku paskaidrot, bet tas ir bijis no sākuma, jā, un te ir tā atšķirības tad citām armijām, kur sievietēm ir tāda paša normatīva kā vīriešiem, jā. Bet, kā ir tā ir, tāpēc jau mēs viņam nepārmetam. Es domāju, ka tie kopīgie normatīvi, kas attiecas, teiksim, uz visiem bruņotajiem spēkiem, bet dažās vienībās ir atsevišķi fiziskie normatīvi, un tur gan nav atšķirības, kaut kādi specifiskie fiziskie normatīvi, piemēram, iesardze vai speciāla operācija vienībā, tur ir visiem vienādi kritēriji. Jo te reālajā situācijā, jo te kaujas laukā nebūs tā, kad vienam saka, tu trenējies 1,5 kilometram, tad tu skries mazāk distanci. Visiem ir vienādi apstākļi. Jā, protams, tur atšķirības nebūtu, ja nonāk kādā situācijā, un vai tas ir mācību uzdevums vai kaujas, protams, jā. Bet, tā tas vienkārši tā tas ir vienkārši, jā. Linda, vai tu gribētu mainīt un teikt, klausieties, visi mēs spējam 3 kilometrus noskriet vienalga, kāds ir mūsu dzimums, izlīdzinam šīs prasības? Nē, var jau diskutēt par fizisko normatīvu, ko īsti tie normatīvi parāda. Ja, vai es tur varu 3 kilometri noskriet, vai 1,5 tur 5 minūtēs, ja, vai tur 20, bet ir citas kvalifikācijas, kas ir nepieciešamas. Ja, ja es uztaisu presi 100 reizes vai 20, vai tas pasaka, ka es esmu labāks karavīrs vai sliktāks, diez vai. Tāpēc fiziskie normatīvi ir viens no kritērijiem, protams, un es domāju, ka tas nav tik būtiski, jo tomēr sievietes fizioloģija viņa nav paredzēta
pārāk lielām slodzēm, un arī, teiksim, tas arī nav vajadzības tām sievietēm darīt to pašu, ko vīrietis armijā. Jo, ja mēs runājam par tām pirmām rindām vai specifiskiem uzdevumiem, kur ir nepieciešams fiziskais spēks, es pieņemsim, kā komandieris skatos nevis sievieti vai vīrietis, es skatos, kurš šo uzdevumu spējas paveikt. Varbūt, kā arī minēja kolēģis, ka citreiz ir svarīga tā mobilitāte, mazāks izmērs un kaut kādas citas īpašības. Citreiz varbūt tiešām tas fiziskais, lielais spēks ir daudz svarīgāks. Tad nav tā, jo man ir pilnīgi skats no malas uz armiju un uz jums. Jūs esat vienādos formas tērpos, un man vienmēr arī tas skatījums uz armiju ir, ka tas viss ir tāds viens organisms, kur visi ir viens, jo citādāk tas nav iespējams armijā. Tomēr var just šīs te atšķirības. Es varbūt tādu analoģiju, ka mums ir 5 pirksti, visi dažādi, bet kopā mēs esam spēcīgi, ja? Tad varbūt armijai tāpat. Jā, ko tur piebilst, protams. Jā. Par pirkstiem mēs gluži nerunāsim raidījuma turpinājumā. Mums cita tēma, bet parunāsim un iepazīsimies ar sievieti, kuras padotībā ir bijušas gan Nacionālie bruņoto spēki, gan Zemesardze, gan valsts policija un valsts drošības dienests. Tiekamies jau pēc reklāmas, kad iepazīsimies ar mūsu raidījumu trešo viešņu. Esiet sveicināti, TV3 skatītāji, šis ir raidījums Zilonis studijā, un mēs šodien runājam par sievietēm militārajos dienestos. Un kā mēs noskaidrojām pirms reklāmas pauzes, tad salīdzinoši ar citām NATO dalību valstīm Latvijas situācija ir diezgan laba. Mums ir viens no augstākajiem rādītājiem, 15, nedaudz vairāk % sieviešu ir armijā. Bet ne tikai par armiju kā tādu mums jārunā, bet arī par sievietēm vadošos amatos. Un šodien mūsu viesiem majorai Lindai Circenei un majoram Jānim Slaidiņam pievienojas bijusī iekšlietu ministre, bijusī aizsardzības ministre un uzņēmēja Linda Mūrniece. Sveika, Linda! Labvakar! Linda, tu esi pirmā Latvijas aizsardzības ministra sieviete un pirmā arī iekšlietu ministra sieviete. Toreiz, ieņemot šos amatus, tev bija sajūta, ka tu esi pirmā sieviete, kas to dara, kas to uzņemās. Es zināju, ka es esmu pirmā sieviete. Jā, bet vai tas viens ir zināt, bet otrs ir, ko tu par to domāji un kā tu tika uzņemta? Tā situācija, protams, ka bija visiem pārsteidzoša, jo stereotipi atkal un mīti par to, ka tas ir vīrišķīgs amats, gan aizsardzības, gan iekšlietu ministra amats, bija pilnā plaukumā. Jau dienā, kad parlamentā norisa diskusija par manu kandidatūru aizsardzības ministra amatam, viens no deputātiem uzkāpa tribīnē un diezgan izsmeļoši norādīja uz to, ka sievietes, un arī konkrēti mana vieta, ir virtuvē. Tieši ar šādiem vārdiem. Tas bija 2005. gads. Un parlamentā jau tajā laikā bija pietiekami daudz sieviešu. Protams, ka katra uzskatīja par savu pienākumu pēc tam uzkāpt tribīnē un noraidīt tos apgalvojumus, lai gan tā sajūta tobrīd bija, ka mums ir jātaisnojas par to, ka mēs esam sievietes un mēs varam būt deputātes, politiķas un varam ieņemt šo amatu. Protams, ka par mani parlaments nobalsoja šajā amatā, jo arī man joprojām pēc daudziem gadiem šķiet, ka sieviete vai vīrietis, tā nav kvalifikācija. Nav jādala sievietēs vīriešos. Cilvēks ir piemērots šim amatam kaut kādu iemeslu dēļ, ir spējis pamatot, kāpēc viņš tam atbilst. Līdz ar to diskutēt par to, ka tu tādēļ, ka tu esi sieviete, darīsi kaut ko sliktāk nekā vīrietis šajā amatā, tas tajā brīdī bija ļoti arhaiski. Bet arī pēc tam, daudzus gadus pēc tam, man joprojām arī iekšlietu ministras amatā bija tā sajūta, ka man ir visiem jāatvainojās. Tev ir jāpierāda kaut kāda papildus nasta, kurā tev ir jāpierāda, es sieviete varu šeit būt. Nav tā? Protams, īpaši aizsardzības ministrijā, kad es zināju, ka man būs jāstājas
tādu kungu priekšā un tādu meiteņu priekšā, kuri mani vērtēs arī no tā viedokļa, nu kā es kā sieviete tikšu galā ar to uzdevumu, kas man ir tajā brīdī dots. Es zināju, ka man ir jau pirmais iespējas jāatstāja pārliecinoši, aizejot uz turieni, man ir jāparāda, ka es tikšu galā ar to, kas man ir uzdots, un es biju aizsardzības ministra amatā neilgu laiku, jo mūsu partija izstājās no valdības, un tādēļ arī man bija jāaiziet prom no amata, bet visu to laiku, ko es biju šajā amatā, uz Latviju brauca citu valstu aizsardzības ministri. Jā. Nu, kā ekskursijā, es teicu, lūkoties, kas tad Latvijā notiek. Ja? Kas te notiek un kas tā par ministri sievieti, kas Latvijā ir pirmā aizsardzības ministra, un tajā brīdī arī pasaulē es biju viena no retajām sievietēm, jā, aizsardzības ministrēm. Jā, un tu atceries to laiku, kad Linda kļuva par aizsardzības ministru? Tu biji jau dienestā. Jā, es biju dienestā jau labu laiku, es atceros, jā. Nu, protams, es piekrītu, ka tas ir tāds sovietisms, ka sieviete nevar būt, teiksim, vadošos amatos, ka tas ir kaut kas, jā. Un te jau ir svarīgi būt tomēr organizators, kāds izprast domu, uz ko jāiet, ir problēmas apzināties, jā. Un te jau nav, teiksim, es domāju, ka tā nav, manā uzskatā nav nekāda problēma, ka sieviete ir aizsardzības ministrs. Mēs redzam, Eiropas valstīs arī, ja es nemanos, tā arī Vācijā bija sieviete, bija aizsardzības ministre, jā, teiksim, nu, tas ir pilnīgi normāli. Linda, tu biji jau tad dienestā? Jā, es esmu dienestā no 2000. gada. Jā, jums bija tāds sajūta? Sieviete mūsējā? Nu, laikam es tobrīd biju vairāk aizņemta ar savu dēliņu audzināšanu, kurš piedzima 2004. gadā. Bet, protams, man liekas, ka tas ir pilnīgi normāli, jo sieviete vadoša amatā, tas ir pat dažreiz, kā kolēģi minēja, pat labāk izvēle. Labāk. Jā, nu, es arī esmu dienējis sievietes pakļautībā, militārā policijā, nevienu sliktu vārdu, rotas komandiera vietniece mums bija, jā, un viņu respektabls cilvēks mācēja visu sakārtot, nolikt, un pat nevienam neienāca prātā, teiksim, jā, pat par šiem gadiem es nedzirdēju, oi, mums sievieti komandē, jā, tātad viņi ieguva autoritāti un tur viss kārtībā, jā. Par sievietēm vadošos amatos runājot, tad Saeimu, 13. Saeimu, aizdītā no 100 deputātiem 31 sieviete, lai gan Latvijā mēs zinām, ka sievietes ir vairāk nekā vīrieši, ir 54% sieviešu, bet Saeimā tātad 30% pārstāvētas sievietes. Tas, ka nav, varbūt līdz galam šīs sieviešu intereses pārstāvētas, varbūt, ka mēs nogriežam paši no savu kaut kādu attīstību, Linda, kā tu domā? Es domāju, ka tas procents vēl nenozīmē, ka sievietes nepiedalās aktīvi politikā. Tās ir ievēlētas parlamentā deputātes, kamēr partijā noteikti darbojas daudz lielāks skaits sieviešu, kas ir tā aizmugure varbūt parlamentā ievēlētajām deputātēm. Bet ar to man šķiet, ka mūsu valstī jau patiesībā diskusija par tēmu vispār, ko sieviete drīkst vai nedrīkst, ir pilnīgi lieka un pilnīgi nepareiza tēma. Īpaši, ja par to diskutē, piemēram, aizsardzības ministrs, kurš diezgan klai arī norādīja, ka sievietes nedara armijai. Tad pārslēdzamies pie mūsu nākamā temata. Skaidrs, ka par to mums ir jārunā. Obligātais militārais dienests, jeb obligātais dienests. Tātad Latvijā viņš būs obligāts vīriešiem, sievietēm brīvprātīgs. Pastīsimies arī no diskusijas video no Saeimas sēdes par sieviešu piedalīšanos obligātajā militārajā dienestā. Politiķis Jānis Ieselnieks, ko teica? Sakot diskusiju par to, vai vajadzētu arī sievietēm obligāti dienēt. Visu cieņu sievietēm, kas diena armijā, zemesardzē, taču es uzskatu, ka nav mums obligāti jānosaka sievietēm pienākums iemācīties nogalināt. Tas nav sievietes uzdevums šajā pasaulē, manuprāt. Līdz ar to brīvprātīgi lūdzu uz priekšu visu cieņu sievietēm vēlreiz, kas dien, bet tas nav sievietes uzdevums obligāti to darīt. Šeit, ka nekad nekas labs dzīvē nesako pēc bet. Visu cieņu sievietēm, bet sievietes loma ir cita. Kāda tad ir sievietes loma? Cita. Linda, kā tu saki sievietes loma?
Es piekritīšu arī ministras bijušai kundzei, kad nevajag dalīt cilvēkus sievietes vai vīriešos. Svarīgi tomēr, ko tas cilvēks spēja paveikt. Un varbūt tiešām tas līdz ar tos fizioloģisko specifiku sievietes arī īsti tā nevēlas tajā dienestā stāties, un viņam tas arī nav tā kā īsti paredzēts. Jā? Varbūt tiešām ir savi zināmi kriteriji, normatīvi, un daudz sievietes ir emocionāls, viņas varbūt nespēja tikt ar tiem pārbaudījumiem, grūtībām, tad viņas, teiksim, fizioloģiski, es domāju, nosaka to, ka viņām tas nebūtu jādara piespiedu kārtā, vai nevis piespiedu, bet obligāti. Tātad jau runājot par to obligāto dienestu, Lindija, tu tagad būtu aizsardzības ministre. Tu arī teiktu sievietēm brīvprātīgi? Es domāju, ka jā, jo Linda ļoti labi pamatoja, ka sievietes var izvēlēties iet armijā, bet viņas var izvēlēties arī audzināt bērnus, ko vīrieši droši vien visticamāk mājās negribētu darīt. Līdz ar to tā ir sievietes izvēle. Tā ir sievietes izvēle. Tas, ko es esmu teikusi arī pēdējās dienās pēc tām diskusijām vispār par to, kas ir sievietes uzdevums, ka par to diskutē vīrieši. Vīrieši diskutē par to, kas ir sievietes uzdevums. Nu, Es pat neteiktu, ka vīrieši diskutē, viņi vienkārši paziņo. Viņi negaida nekādu diskusiju. Kā iesaulnieku viedoklis. Paziņo, jā, ka ir cits uzdevums, vienīgi laikam nenoformulēja kāds tieši. Bet ir pilnīgi nepareizi sākt šo diskusiju vispār ar apgalvojumu, ka sievietēm nevajadzētu būt kara laukā. Tas ir absolūti nepareizi, jo sievietes jau klausās tos apgalvojumus un uztver to uzreiz daudz sāsinātāk. Labi, ja sieviete var izvēlēties, vai viņa grib iet karot, vai viņa negrib iet karot, tad, piemēram, aizsardzības ministram vīrietim nav jānāk uzreiz klajā tiešām ar paziņojumu, ka tas nav viņas. Ja? Jo kāda tev, Linda, sajūta, ja runā un saka, sievietei nav vieta tajā visā pasaulē, un tu tur esi, nav tāda, Es, ja godīgi tā baigi neesmu laikam savā tajā vidē ar to saskārusies, jā. Es laikam tomēr piekristu tam, ka tomēr cilvēks vērtē nevis tu esi sieviete vai vīrietis. Tomēr viņi skatās, vai tu tiec galā ar pienākumiem, vai tu esi, teiksim, disciplinēts, tu mācies, vairāk tomēr tavas kvalitātes, tavas īpašības novērtē. Ja tas tāds stereotips kaut kur ir, man liekas, tam cilvēkam ir kaut kādas problēmas ar kaut kāds, kaut kāds kompleks, ja viņam ir kaut kas tāds sakāms. Pabrika kungs, kad viņš runāja par šīm sievietēm, viņš pieminēja šo speciālo dienestu. Man kā cilvēkam, kurš atgādina ļoti tālu no visas militārās pasaules, tas ir kaut kādi īpaši kriteriji, kaut kas ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti tur ir iekļūt, lai būtu konkurētspējīgs. Jā, kas tas tāds ir? Kas bija speciālo dienestu, es tiešām varbūt tās... Spēc operācijas un tādas, viņš teica, konkurētspējīgi, lai mēs būtu. Nezinu, es varbūt tās... Vispirms atgriežos pie tā obligātā dienesta, teiksim, es tomēr ieteiktu labāk, ja sievieti gribētu iet šo obligātu dienestu, iziet vispirms pamēģināt zemesardzē iestāties, lai saprastu, jā, un tad pēc tam, jā, tās grūtības, kas iespējams sagaida, jā, jo tur arī daudziem cilvēkiem ir tā arī, es varu, pēc tam tu saproti, ka tu neesi nokļūs, varbūt tur, kur vajag īsti, jā, un tāda vispār par šo lietu, ja, par sievietēm pieskāpjas priekšējās līnijās speciāliem uzdevumiem. Jā, tas ir viss atkarīgs, teiksim, no tās vienības komandieru, kā viņš spētu integrēt to visu iekšā, lai tas kolektīvs strādātu. Galvenais, lai viņš būtu spējīgs pildīt uzdevumus. Ja. Ir kritēriji, ja tu viņus var izturēt. Protams. Viņas iztur, jo tu viņas nevar izturēt. Un galvenais, lai nejauc galvas. Tāpēc man īstenībā ļoti patīk, kā bija Vācijas bruņotos spēkos. Jā. Tur tomēr bija tāds uzstādījums, jā, ka sievietes tuvāk par 20 km nekādas fronts līnijā nav. Jā, lai nejauktu galvu karavīriem. Jā. Pa 19. divīziju Kurzemē, kur Ilas Kalnārs gribēja apmeklēt, divīzijas komandieris teica, nē, jūs jauksiet galvas karavīriem. Jā. Tagad, protams, laiki ir mainījušies. Jā. Laiki ir mainījušies, un tur jāskatās
tā sistēma jāveido tādu. Par tām sistēmām runājot un citu valstu pieredzi, tātad Zviedrija un Norvēģija sieviešu un vīriešu dalība bruņotajos spēkos ir pilnīgi bez jebkādām atšķirībām. Izrēlā tā ir vienīgā valsts ar obligāto militāro dienestu arī sievietēm. Un ir tad ļoti, ļoti slavena aktrise Golga Dotte, kas ir attēlojusi arī brīnumu sievieti. Arī viņa ir izgājusi cauri šim te militārajam obligātajam dienestam. Un nesūdzās dzīvē, nesaka, ka es tāpēc esmu tur kaut kā citādāk vai nē. Šīs te pamatzināšanas, to arī teiktu, zemesardze. Sākam visi ar zemesardzi un tad tālāk skatāmies. Es domāju, ka jā, jo sievietes ir gana drosmīgas, lai viņas būtu gatavas doties karā un aizstāvēt tiešām sevi, savu ģimeni, savu dzimteni. Bet es piekrītu, jā, ka varētu būt, ka tā drosme ir lielāka nekā iespējas un ka tās iespējas un spējas būtu jāpārbauda vispirms. Un tev mamma arī, kas bija bruņotajos spēkos, tas droši vien nedaudz citādāk, jo viņa tev jau bija kā piemērs, kas rādīja to var. Teiksim, tas bija tāds cits bišku mazliet laiks, jā, pavisam, jā, viņa jau ir pensijā sen un tas varbūt nebija īsti tas, ko mēs izprotam ar sievieti kara laukā, ja? Bet vairāk tāds administratīvais darbs varbūt, bet arī smags un grūts, bet militārajā vidē. Jo es domāju, ka ir vienkārši kaut kādas sievietes, kas vēlas, kur varbūt šī te mamma teiks, meitiņ, kāpēc tev to militāro dienestu? Kāpēc tev vajag tur to armiju? Nē, man mamma atbalstīja. Viņa vienmēr mani atbalstīja, lai vai ko es izvēlos. Runājot par šīm te cilvēkiem, ar ko tad asociēties un kas mums ir priekšplānā, tikai izrādās no šī gada godasardzes rotā tiek aicinātas pieteikties sievietes. Es saprotu, līdz tam tas nebija iespējams, jā? Līdz tam nē, bet zinām, kāda Eiropā, tomēr arī Zviedrijā karaļpila apsargā sievietes, un tur tas it kā normāli, tur neviens tam nepievērš uzmanību. Protams, šeit būs noteikti pie tā jāpierod, jā. Ja visus laiki stāvējuši vīrieši un tagad sievietes, protams, bet cilvēki jau... Bet kaut kādas ir šīs te pārmaiņas, mums tiešām ir jāsagaida, jo, ja mēs paskatāmies, ko tad internets par to teica, kad uzzināja, ka godasardzes rotā, tad varēs šīs te godasardzes brīvības piemineklis Rīgas pils, kā arī sagaidīt augstos viesus un pārstāvēt Latvijas starptautiskajos militārajos pasākumos. Komentārs viens. Beidzot forši būs, kur acis pamielot rozā minī kleitas, augstu papēži, pilns dupsis ar mežģīņas norietēm un tālāk es nelasīšu nemaz. Ar šo armiju atzīst, ka katastrofāli trūks cilvēki. Tā jocīgi, nē, sievietēm ir sava vieta. Jā, tas tiešām nozīmē, ka nav cilvēku armijā, ka tagad sievietes? Cilvēki vienmēr armijā būs vajadzīgi, jā. Ņemot vērā, ka NBS arī visu laiku attīstās un redzam, kā ir ar šiem cilvēkiem. Un tas ir, protams, trūkums, kad viņu nav tik daudz, cik mēs gribētos. Jā. Bet kāda tev, Linda, bija sajūta redzot komentāru? Man liekas, ka mēs beidzot nonācām pie tā, kad vairs nav tas stereotipiskais priekšstats par to, kādam jāizskatās goda sargam. Jā, ka tas godasargs var būt arī mazliet zemāks par 1,80 m. Jo tad kādas bija prasības? Godasardzei bija jābūt 1,80 m, jābūt vīrietim. Ar tas tad laikam ar to pietiek. Tas bija vairāk tā kā prezentatīvs, nevis tā kā aktīvi darbojās karavīrs. Un laikam mēs tomēr pārkāpam tam slieksnim, un tagad mēs varam arī pieņemt to, ka tie cilvēki tomēr ir dažādi. Un kāpēc, ka ne? 2005. gads, Linda, tu biji aizsardzības ministri. 2022. gads, kad mēs ļaujam sievietēm būt godasardzē. Tu teici, toreiz jau brauc skatījās. Ko tas pastāst par valsti? Vai mēs neliekam priekšplānā sievietes? Es nedomāju, ka mēs neliekam priekšplānā sievietes. Vienkārši sievietes varbūt pašas tiešām neizvēlās būt priekšplānā bieži, jo tajā 2005. gadā, kad es biju aizsardzības ministrē, prezidenta bija Vaira Vīķa Freiberga. Un, diemžēl man neiznāca pieņemt parādi, kāda parasti ir Krastmalā, jo tad mēs divas dāmas soļotu gar parādi. Es vienmēr domāju, ka tas izskatītos tā ļoti skaisti. Bet, man nesanāca to piedzīvot, bet stāsts bija par to, ka
pēc tam arī premjeri ir bijis sieviete, jā, Saeimas priekšsēdētājs. Nu, tie augstie amati jau ir pietiekami jau bijuši sievietēm, un sievietes pašas arī piekrīt ieņemt šos amatus. Ja? Tāpēc man šķiet, ka neviens arī īpaši nevar aizliegt man, piemēram, gribēt kļūt par iekšlietu ministru. Ja? Tas bija mans plāns kopš 18 gadu vecuma. Tiešām? Es zināju, ka es būtu iekšlietu ministra. Kas tev tā motivēja kaut ko tā? Mana pirmā darba vieta ir policija, un laikam to visu ir izlaiduši, ka es dienestā policija arī tieši tāpat kā armijā kārtoju normatīvus, šāvu un aizturēju cilvēkus galā, kas arī var būt tādai jaunai sievietei. Tajā laikā man bija 20 pāri gadi, kas arī varbūt tajā brīdī šķita neparasti, ja, kāpēc viena sieviete strādā par operatīvo darbinieku. Bet kopš tā laika, jā, man bija mērķis, uz kur es mērķiecīgi arī gāju, un, kā zināms, es kļuvu par iekšlietu ministru. Bet tas atkal ir atkarīgs tikai no katra paša. No manis bija atkarīgs, vai es to varēšu izdarīt, un no jebkura cilvēka, vienalga, vai tā ir sieviete vai vīrietis. Pašam vienkārši ir jāiet uz priekšu un jāīsteno kaut kādi savi plāni, savi sapņi, savi mērķi. Mums arī ir jādodas uz priekšu. Mēs esam nokļuvuši līdz reklāmas pauzei. Pēc reklāmas pauzes palūkosim piemērus par sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kas iesaistījušies zemesardzē, un mēģināsim tad vēl turpināt šo sarunu par sievietēm militārajā dienestā. Esiet sveicināti TV3 skatītāji. Šis ir Zilonis studijā, un šodien tieši pirms Lāčplēša dienas mēs runājam par mūsu valsts aizstāvjiem. Taču konkrētāk mēs runājam par sievietēm armijā un sievietēm vadošos amatos. Tieši tāpēc pie mums šodien studijā ir majora Linda Circene, tāpat arī uzņēmēja bijusī iekšlietu un aizsardzības ministra Linda Mūrniece un Latvijas bruņoto spēku majors Jānis Slaidiņš. Šis te pēdējais, jau krietni vairāk nekā pusgads, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir palielinājis arī cilvēki interesi par militāro dienestu, gan rezultējoties ar obligāto militāro dienestu, gan arī ar iestāšanos zemesardzē. Un arī Latvijas slavenības aktīvi iestājas zemesardzē, arī sveiciens mūsu TV3 kolēģiem, kas jau bija un tagad ir jaunie zemesargi. Pastīsimies dažus piemērus un sūtīsim sveicienus režisorei un aktrisei Ingai Tropai, kur kādā intervijā atklāja arī, ka, ja būtu tāda iespēja, viņa nogalinātu Putinu. Reperis Jānis Krīvēns, jeb Krivenčī, kļuvis par Latvijas armijas rezerves karavīru. Sveiciens arī viņam, un aktrise Mārija Linarte nākamajā dienā pēc lielā kristapa nodeva zvērestu zemesardzē un teica, ka tas palīdzēs viņas mentālajai veselībai. Militārais dienests var palīdzēt mentālajai veselībai? Jums kā pieredze, Jāni, tur var sakārtot galvu zemesardzē? Jā, es pats gan profesionālā dienestā sāku ar zemesardzi, bet atceros, ka es iestājos 92. Gada beigās. Es biju jauns. Protams, man jau, kā jau tādā vecumā, 18 gadi, galva pilna visu kaut ko, un tā bija pirmā vieta, kur iemācīja, teiksim, lēmumu pieņemt, kaut ko domāšanu, disciplīnu galu galā, jā. Tas ir svarīgākais, un kad tu biji tāds pushuligāns, jā, tad tur saprati, jā, kad var dzīvot arī savādāk, jā, un, protams, tā pieredze, ko tu ieguvi ar vecāku gada gājumu, jau kas kā zemesargi, jā, un kas jau dzīvi zināja daudz vairāk, un tas, protams, jā. Jo, pirmkārt, tas apkārtējā vide ir savādāka, jā, un kas tev piespiež pieņemt to, ka tas ir normāli, jā, un atmest to, kas bija agrāk. Kas bija toreiz tā tava motivācija 90. gada sākumā pievērsties? Man vispār vēsture vienmēr ir bijusi tā, ka vecai mātei bija Latvijas laika grāmatas, jā, un tā, ka es tur biju jau 12, 11 gadi, varbūt bišķi vecāks, tad es tur, protams, vecās mātes pavadīju, vairāk rokoties par šiem militārām grāmatām sevišķi pa karu, jā, un tas tā kā man aizrāva uzreiz, jā, un tik līdz bija iespēja, es, protams, stājos iekšā, tas bija tas trakais laiks, 92. gads, visi reketieri, bandīti, jā, tad es arī, protams, izbaudīju visu to, kā tā ir cīnīties par šiem, jā, ka zemesardze bija viens no tiem reālākiem spēkiem, kas tika mests, jā, pret šiem.
Vai ir statistika par to pēc notikumiem Ukrainā, vai ir palielinājies sieviešu skaits zemesardzē, šis pieteikumu skaits? Es nezinu par statistiku tiešām, bet zinām, ka 14. gadā pēc pirmā Krievijas iebrukuma Krimā būtiski pieauga zemesargu skaits, un arī tagad pēc šī iebrukuma. Es domāju, ka tur nav liela starpība, kad ir redzams zemesardzes bataljonos arī pietiekami daudz sieviešu ir iestājušies dienestā zemesardzē. Linda, tu izvēlējies būt policijā, bet nebija tāda tev arī dilemma? Armija vai policija? Tad, kad tev bija 18. Nē, uzreiz bija? Nē, man bija diezgan skaidra pārliecība par to, kur es gribu strādāt un ko es gribu darīt. Un arī pa īstam darīt, nevis noskatīties, kā citi dara, bet tā, ka piedalīties aizturēšanās, piedalīties tādā ikdienas darbā. Protams, ka es biju vienīgā sieviete savā nodaļā, un vīrieši vienmēr arī tā mēģināja mani aizstāvēt kaut kādās situācijās vai nebīdīt pa priekšu. Tajā pašā laikā, gluži tāpat kā armijā, arī kaut kādas manas īpašības arī tajā laikā bija tās, kādēļ tomēr bija situācijas, kad mani palaida pa priekšu. Vai uzmanības novēršanai vai kaut kam. Līdz ar to es saku, tur ir katram cilvēkam jālieto tās īpašības, kādas viņš vislabākajā veidā savas var parādīt dienestā esot. Un, man bija pilnīgi skaidrs, ka es tiek galā ar to, ko es daru, un nekad neiegāžu savus kolēģus un ka uz mani var paļauties. Mēs ar kolēģiem arī runājot, kas ir zemesardzē, viņi izteica tādu lietu. Es nezinu, kāds ir tas jūsu viedoklis par to, ka šīs te mugursomas, kas zemesardzē ir jānēsā, šis te smagums, un ka vīrieši ņemot kaut kādu daļu no sieviešu mugursomas saturu, liekot sev, lai ir vieglāk. Vai tam tā vajadzētu būt? Es domāju, ka tam mugursomas svaram jāatbilst tam, kas tajā mugursomā atrodas. Pieņemsim, ja es nezinu, Jānim kāds izmērs ir zābakiem 46. Ja man ir 38. Viņi sver vairāk nekā mani. Tad kāpēc mums tam mugursomai jābūt vienādai? Es nesaprotu. Ja man tur es ieliku savu zābaku, savu formu, savu guļamaisu, savas pusdienas, kas arī varbūt atšķirsies no Jāņa pusdienām. Ja, man arī nav tik daudz vajadzības, ikdienā vai, mācībās nest, tad es domāju, tam ir jābūt proporcionāli savām nepieciešamībām. Tur vairāk ir jādomā, vai tev viss, kas tev nepieciešams ir, un tad attiecīgi uz to jākoncentrēs. Nevis, ka katram tagad jānes 40 kilogrami obligāti, un ja tu nevar panest, tu esi slikts karavīrs, Tas ir atkarīgs. Es uzskatu, ka tas ir atkarīgs no dotā uzdevuma, kāds tev ir. Vai tev uzdevums ir noiet, 50 kilometrus, lai izdarītu, un tad tev jānes līdz, vai tev jānoiet 5 kilometri, kaut kas jāizdara, un tas vienkārši ir jāsaliek pēc dotā uzdevuma klāt. Bet, vai tev, Linda, kad tu iestājies armijā, bija kaut kāda tāda brīža, kur tu ej cauri un domā, kāpēc man šo vajadzēja? Vai tas tomēr ir grūti. Tur apkārt ir tikai pārsvarā tomēr vīrieši. Nē, mēs bijām diezgan daudz meitenes manā kursā. Jā, Aizsardzības akadēmijā 2000. gadā iestājāmies un diezgan daudz arī pabeidzām. Es pat cik iepriekš nodarbojos tā aktīvi ar fizisku, ar sportu, tad man tas fiziskais pārbaudījums nebija tik smags, kā varbūt tieši tas psiholoģiskais, bet tas fiziskais man palīdzēja pārkāpt tam arī psiholoģiskajam. Kas bija tas, kas psiholoģiski tevi motivēja doties uz priekšu? Man nebija, grūti skriet vai, es nezinu, kaut kādus smagumus nest vai, kaut kāds izturēt kaut kādas pārbaudījumus fiziskus, es ātrāk atjaunojos. Es zināju, ka kaut kā jau bija sagatavota tam, mans sporta veids ir judo, tāpēc, tāpēc varbūt es jau biju vairāk gatava tam, bet, ja runāt par kursa biedrinēm, bija meitenes, kurām varbūt tik viegli negāja tas sports, un arī varēja redzēt, ka viņām ir mazliet grūtāk to psiholoģiski pārvarēt. Bet kas palīdz, tas, ka mēs esam visi kopā, mūsu grūtības apvieno, un mēs visi esam tajā vienā katlā, un mēs viens otru atbalstam un ejam kopā, neskatoties uz to. Ja arī vajag kaut ko panest,
tad arī sieviete var pārnest vai vīrietis, tas arī nav svarīgi. Šajā zemesardzē, kur arvien vairāk cilvēki ir iestājušies tieši pēc februāra notikumiem un tagad varbūt piedzīvo kaut kādus tos pirmos kritumus, kā sev motivēt, kur atrast to motivāciju? Jā, kur tu teiktu meklēt, nepadodies? Pirmā jau jāsaprot, kāpēc tu stājies iekšā. Jā. Viena doma, ka šī mūsu tēvzemīte un mums viņa ir jāizstāv. Jā. Un katram tas tomēr atradīsies kāds uzdevums. Jā. Vieni varbūt skries uz priekšu ierakumos, otru varbūt nodrošinās kaut ko aizmugurē. Jo te arī jāsaprot tomēr, ka zemesardze ir tāda interesanta padarīšana. Mēs zinām, ka regulāro spēku vienības mehanizētā brigāda, tur šie karavīri ir jauni, viņi ir izturīgi. Zemesardzes tur tomēr ir šie gada starpība ir ļoti liela un visi sapuldināti būtībā vienā mehānismā. Jā. Un te, protams, ir jāsaprot to, vai tu vari darboties, kā saka, tā aktīvi, vai tu kaut ko dēļ veselības vai dēļ savām spējām. Jā. Bet uzdevums ir viens mūsu zemes aizstāvēšana. Jā. Un es domāju, ka katram atradīsies attiecīgs darbs, ko viņš varētu darīt. Linda, ko tu teiktu sievietēm, kuras gan varbūt armijā, gan vienkārši grib izdarīt lielas lietas, bet tā sabiedrība varbūt, kā mēs te dzirdējām, sievietes vieta ir, bet sievietes vieta ir citur. Tas ir atkal no katras konkrētās sievietes atkarīgs. Ja viņa gribēs, viņa ies uz priekšu un darīs. Protams, jā, ka sabiedrības viedoklis bieži ir tāds izšķirošs priekš cilvēka, jo arī man savos amatos bija grūti sadzīvot ar to, ko es par sevi dzirdēju bieži vien. Un arī bija tā sajūta, kā Linda iepriekš teica, ka visi es to vairs nevaru izturēt. Līdz ar to katrā tajā darbā, katrā amatā pienāk kaut kāds brīdis, ka es to vairs nevaru izturēt. Un tad ir pašam sevī vienkārši jāatrod spēks iet uz priekšu. Un, tas, ko es vienmēr esmu teikusi, ka tad, ja tu neej uz priekšu, tad tu vienkārši stāvi uz vietas, vai arī situācijā, ka tu nokrīti, piemēram, tev ir jāceļās un jāiet, nevis jāturpina sēdēt zemē, piemēram. Un tas ir tikai no paša atkarīgs, vai tu piecelsies, vai tu nepiecelsies. Un, man liekas, es esmu spilgts piemērs tam, ka neskatoties ne uz sabiedrības tajā laikā noliedzošo attieksmi, ne uz visām grūtībām, ne uz kaut kādām savām tādām tīri emocionālām problēmām, jo nav bijis viegli apvienot arī ar ģimeni un politiku tos amatus. Es esmu spilgts piemērs, ka es taču esmu izdzīvojusi, ja es esmu izgājis cauri tam visam un ar prieku šobrīd var atcerēties, ka es biju gan drosmīga, lai nepadotos kaut kādās situācijās. Un noslēgumā, Linda, es gribētu no tevis spēka vārdus tām sievietēm, kas grib iesaistīties armijā, grib iesaistīties militārajā dienestā, ignorējot, ko saka varbūt politiķi no tribīnēm. Kā tu viņus iedrošinātu? Ja jums jūtat aicinājumu, tad ir jādarbojas, ir jānāk, jādara un viss notiks. Viss notiks. Paldies jums, ka šodien viesojāties pie manas studijā. Šo tēmu mēs varam turpināt sarunāties un parunāt portālā tv3.lv/Zilonis, bet es no jums šovakar atvados.